Tā kā visbiežāk uzdotais cilvēku jautājums ir par to, kā krāsot dažādas cilvēku sejas un matus, tad par to lūk ir arī šis video. Zem video rakstā jūs varēsiet gan lejupielādēt šādu lapu ar 8 meitenītēm, gan redzēt šo paraugu sejas krāsām un matu krāsām ar visiem lietoto marķieru nosaukumiem. Parādīšu jums gaišas tādas un gaišu blondu matu krāsošanas veidu. Visi pārējie krāsošanas veidi savā būtībā ir vienādi, tikai tas, kad tiek izmantotas citas krāsiņas. Sāksim ar sejas krāsošanu. Ja attēls ir maziņš, šī gadījumā gan esmu paņēmis nedaudz lielāku tikai tādēļ, lai jūs varētu to labāk saredzēt, tad es izvēlos sejas tonim kā tādam vismaz 2 krāsas, vienu tumšāku, vienu gaišāku, plus vēl arī nedaudz rozīgu toni vaigu sārtumam. Sāku es ar tumšāko toni, šajā gadījumā ar Soft Peach, un iekrāsoju vietas zem matu līnijas, jeb starp matu spraugām. Izvēlos, kurā pusē man būs gaisma un kurā ēna. Nezinu, kādai iemesli pēc, bet parasti es gan izvēlos, lai man gaisma kristu no labās augšējās puses, līdz ar to kreisais sāniņš mums gandrīz viss ir tādā kā ēnā. Nedaudz šeit zem matiņiem arī ieliksim ēnu, jo mati mums aizsadz gaismu, un līdz ar to tur veidojās ēna. Tālāk ņēmu sejas pamatoni, jeb šī gadījumā Ivory ziloņkaulu, un vienkārši visam attēlam brauc pāri apļuveida kustībām, mēģinot sapludināt krāsu pārēju ar iepriekš ieliktu ēnu. Tā kā laukums īstenībā šoreiz ir diezgan liels, tad ēna jau ir diezgan nožūsi. Pamēģināšu šoreiz ar plato galu. Nebaidieties atstāt nelielu tukšumiņu sejas vidus daļā, tad tekst virsdegunē, jo tur dabiski, tā kā deguns mūsu sejai ir visvairāk uz āru, tad gaisma tur būs visvairāk. Tālāk. Šajā gadījumā ar Pale Pink es nedaudz tādus aplīšus uztaisu, kur apmēram būtu jābūt vaidziņiem. Un vēlreiz pa virsu ar to pašu pamatoni ar Ivory šajā gadījumā. Lai sapludinātu arī šos te vaidziņus. Ja man liekas, ka kaut kur pie matiņiem, piemēram, vai kaut kādos mazos stūrīšos, mana ēna jau ir kļuvusi pārāk gaiša, es to varu pavisam nedaudz ievietot atpakaļ un vēlreiz bišķiņu sapludināt, lai nav tā tik izteikta. Ir jāpagaida, kad attēls nožūst, lai varētu novērtēt, vai tas ir pietiekoši sapludināts, vai tomēr vēl ir nepieciešama kaut kāda papildus rīcība. Taču, kamēr viņš žūst, varam ķerties klāt matiem. Matiem tāpat kā sejai sākam ar tumšāko toni, tā kā mums būs gaiši blondi mati, tad
pirmā krāsa tika izvēlēta sandstone. Un iekrāsojam to, tā saukto matu rozīti, kas ir galvu vidū nedaudz uz leju, lai iznāk tāds tā kā neregulārs pusaplītis. Pie matu galiņiem un jau, teiksim, jau iezīmētajām dabiski šķipsnu kaut kādām robežām. Protams, to sānu, kur un visās tajās vietās, kur dabiski veidojās tādi tā kā stūrīši zem kaut kāda cita materiāla, kurš, teiksim, dzīvē būtu virspusītē, zem tā noteikti būs ēnas. Tas pats arī otrā pusītē. Tālāk ejam pāri ar nākošo tumšāko, jeb nākošo gaišāko. Šajā gadījumā ar mustard. Un nedaudz šo ēnu tā kā palielinam. Un nobeidzam ar visgaišāko, šajā gadījumā Primrose. Ar šo gaišo cenšamies visas krāsas sapludināt pēc iespējas vairāk. Tāpat kā sejai, arī šajā gadījumā varam atsevišķas vietas nedaudz pasvilktināt ar ēnu. Un arī nedaudz atpakaļ sapludināt. Nu, esam izkrāsojuši gan seju, gan matiņus. Tālākais jau ir viss atkarīgs no mūsu pašu fantāzijas. Paldies par skatīšanos!